Jāņa evaņģēlijā 5. nodaļā lasām šo notikumu. Pēc tam bija Jūdu svētki un Jēzus nogāja uz Jeruzalemi, bet Jeruzalemē pie avju vārtiem ir dīķis, kur ebrejiski sauc Bedzat, ar 5 stabu ailēm. Tanīs gulēja liels pulks slimnieku, aklu, tīzlu, izkaltušu, kas gaidīja uz ūdens kustēšanu, jo savā laikā eņģelis nolaidās dīķī un ūdens sakustināja. Kurš tad iekāpa viņā pirmais pēc ūdens sakustēšanās, tas kļuva vesels, lai kāda bija viņa slimība. Tur bija arī kāds cilvēks, kas 38 gadus bija gulējis nevesels. Jēzus redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ir ilgi atrodas šādā stāvoklī, saka viņam: vai tu gribi vesels kļūt? Slimais Jēzum atbildēja: Kungs, man nav neviena cilvēka, kas man ienes dīķī, kad ūdens tiek sakustināts, bet kamēr es pats aizēju, cits jau aiziet man priekšā. Jēzus viņam saka: celies, ņem savu gultu un staigā. Un tūdaļ tas cilvēks tapa vesels, paņēma savu gultu un sāka staigāt. Āmen. Debes Tēvs, tā kā tu toreiz pravietim devi atklāsmi, ka pat izkaltuši kauli var tapt dzīvi, pārņemti ar miesu un piepildīti ar garu, tā tu šeit paralizētu cilvēku piecēli jaunai dzīvei. Un tāda Dieva priekšā, kāds tu esi, mēs nākam katrs ar savu dzīvi, iespējams ar savu paralīzi, ar savu nevarēšanu, ar savu attaisnojumu stāstu. Mēs nākam pie tevis, lai saņemtu no tevis to, ko mēs nekur citur pasaulē neatradīsim. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Ir jautājumi, kas ir lielāki par ikdienišķajiem. Ir tādi jautājumi, kurus svētie raksti, kurus Dievs mums uzdod, kas ir dzīvi mainoši, eksistenciāli. Tie mūsu dzīvi var pārmainīt, paplašināt, padziļināt. Un šie jautājumi, šie lielie jautājumi, parasti ir neērti, vismaz pirmajā brīdī. Tāpēc nevelti bieži cilvēki no garīguma, patiesa Dieva garīguma izvairās, jo tas mēdz būt neērts. Tie ir šie lielie jautājumi. Mēs arī iepriekšējās svētdienās par tādiem esam domājuši. Pirmais šis jautājums jau izskanēja pašā pasaules sākumā, kad Dievs meklēja Ādamu un Ievu, kas bija paslēpušies pēc grēkā krišanas, un jautāja šo jautājumu: Ādam, kur tu esi? Pagājušā svētdienā mēs domājam par šiem 2 mācekļiem, kas sāk Jēzum sekot, bet Jēzus pret viņiem pagriezās un uzdeva šo jautājumu: ko jūs meklējat? Un šodien vēl kāds jautājums: vai tu vēlies kļūt vesels? Ja mēs atbildam pārāk ātri uz šiem lielajiem jautājumiem, tad mēs bieži atbildam labākā gadījumā ar galvu, bieži tikai ar frāzēm, bet nevis ar sirdi. Un tādas ātras atbildes uz lielajiem jautājumiem bieži ir aizsardzības mehānisms. Jo tie mūs pasargā, tādi aizsardzības mehānismi, un mēs visus tos esam lietojuši sev dzīves neērtajās jomās. Tie mūs pasargā no izmaiņas, no pārvērtības, no sastapšanās ar dziļumu, kas no mums turā brīdī vajadzīgs. Bet ja mēs apstājamies, ja mums pietiek drosmes paklusēt, un ja mēs ļaujam šim jautājumam pie nepieciešamības pat mūs ievainot, tad pēkšņi atklājas kaut kas daudz lielāks, kaut kas cits.
Ja mēs dodam atbildi pārāk ātri, mēs paliekam virspusē. Tā mums visiem ir gadījies. Nāk liels dzīves jautājums, mēs atbildam ar frāzēm, un mēs paliekam virspusē. Un tā iespēja ir tā kā izniekot. Dziļie jautājumi, mēs varētu sacīt, ir lēnie jautājumi. Ir tādi informatīvie, sadzīviskie jautājumi, cik pulkstenis, kur tas atrodas, cik tas maksā, un tad ir lielie jautājumi. Tie nav domāti, lai mēs tos vienkārši tā atrisinātu. Tie ir domāti, lai tie mūs pārveidotu. Un Jēzus jautājums svētajos rakstos gandrīz nekad nav vienkārši tādas informācijas iegūšanai. Tāpatās kā Jēzus jautājums tiem 2 mācekļiem nebija, lai kaut kādu informāciju iegūstu, ko jūs meklējat. Tie bija jautājumi, lai pārveidotu šo cilvēku apziņu, redzējumu uz realitāti. Tie ir jautājumi, kas mūs atver un mūs pārveido. Un tādi jautājumi Jēzus jautā arī šajā, protams, nolasītajā svēto rakstu tekstā. Mēs nedrīkstam šādus jautājumus saprast pārāk ātri, jo saprašana, tāda ātra saprašana, un to saprašanu vajadzētu pat likt pēdiņās, aizved mūs prom no pārveidošanas. Vai tu vēlies būt vesels? Mēs, protams, instinktīvi sakām, protams, jā, kurš tad cilvēks nevēlas būt vesels? Protams, veselība jau galvenais. Mēs sakām, ja būs veselība par pārējo, tad jau mēs varēsim parūpēties paši, un, protams, tā jau tas arī bieži ir. Bet zīmīgi, ļoti zīmīgi, ka Jēzus šo jautājumu uzdod cilvēkam, kurš 38 gadus dzīvo pie dziedināšanas tādas robežas, cerot uz dziedināšanu, bet joprojām ir paralizēts, joprojām ir slims. 38 gadus, varētu teikt, visu dzīvi, it kā ļoti tuvu brīnumam, ļoti tuvu pārmaiņām, un tomēr nedziedināts. Bet šis stāsts jau nav tikai par fizisko paralīzi. Tas ir stāsts par dzīvi, pret kuru mēs visi, arī tie, kas staigājam, varam izturēties ar sapratni un saprast, ka tas stāsts ir arī par mums, jo tas ir stāsts par dzīvi starp cerību un stagnāciju. Par stāvokli, kur cilvēks ir gandrīz pie brīnuma, bet paliek turpat uz vietas. Tāda arī var būt atrašanās ne tikai pie Betesdas dīķa, tāda var arī izrādīties sēdēšana baznīcas solā. Tas var būt arī par mums. Betesda ir vieta, kur pulcējās cilvēki, kuri tic brīnumam. Svētie raksti mums dod to skaidrojumu, kas tajā laikā bija tāds ticējums. Varbūt tur arī kādam bija izdevies atrast veselību. Mēs nezinām, kā pret to īsti izturēties. Bet tur ir ielikts tāds paskaidrojums, ka cilvēki ticēja, ka tur nolaidās eņģelis, sakustināja ūdeni, un kas tad pirmais tur iekļūt tajā ūdenī, tas tap vesels. Cik tas tā darbojās, grūti sacīt. Droši vien ne pārāk labi, ja jau kāds tur 38 gadus to dziedināšanu bija centies dabūt. Bet Betesda ir tāda vieta, kur pulcējās cilvēki, kuri tic brīnumam. Bet tā ir arī vieta, kur gadiem nekas nemainās. Cerība un nolemtība vienu vietu. Ir dzīves stāvokļi, kuros mēs neesam bezcerīgi, bet arī neesam īsti dzīvi. Mēs gaidām, mēs ceram, mēs sapņojam, bet mēs nekustamies. Un te ir tāds paradoks, ko var redzēt arī reizēm tur, kur ir kādi atkarību mocīti cilvēki. Piemēram, to var redzēt labi, ja kādiem cilvēkiem ir izveidojusies tāda briesmīga lieta, kā atkarība no azartspēlēm. Azartspēlēs cilvēks nereti kļūst atkarīgs, lai citas dīvaini nebūtu, nevis no uzvaras, jo tās uzvaras jau tur ir ļoti reti vai nav vispār, bet cilvēks kļūst dīvainā kārtā atkarīgs no zaudējuma. No tās sprieguma, no tās spriedzes, tad šķiet,
ka tūlīt viss izdosies, ka ir tik tuvu, ka tu jau to vari sajust, varbūt paveiksies. Gandrīz izdevās, gandrīz mainījās mana dzīve, gandrīz es vinnēju, gandrīz notika brīnums, un šī gandrīz sajūta var kļūt kā cerības aizstājējs. Cilvēks nepiedzīvo pārmaiņas, bet piedzīvo tādu pārmaiņu iespējamības sajūtu. Bet savā dziļākā būtībā viņš paliek tieši tajā pašā vietā, bet jūtās it kā kustībā, jo viņš taču gandrīz tika dziedināts, gandrīz notika attiecību atjaunošana, gandrīz radās drosme, gandrīz ticība. Bet es ir vieta, kur ir ilgas, bet griba ir nogurusi. Un tieši tur Jēzus uzdod jautājumu, kuru nedrīkst saprast un atbildēt pārāk ātri un virspusēji, jo tas ir dziļš un mums sākumā var būt līdz galam nesaprotams. Vai tu gribi kļūt vesels? Redziet, lielākā paralīze nav nespēja kustēties, kas, protams, ir milzīga bēda, ja cilvēks tādu piedzīvo. Bet lielākā paralīze nav nespēja kustēties, tā ir nespēja gribēt. Šajā stāstā paralīze ir fiziska, bet ir arī citas bieži sastopamas paralīzes, kuras grūtāk pamanīt, kuras vieglāk noslēpt. Paralīze attiecībās. Tur vairs negaidām attiecību tuvību un dziļumu. Paralīze ticībā, tur vairs negaidām Dieva vadību savā dzīvē. Kā būs, tā būs. Kā liktenis lēmis. Paralīze drosmē, tur vairs negaidām iespējas. Liekas, visas iespējas jau ir izmantotas, atliek tikai nodzīvot. Paralīze sapņos, kur vairs neskatāmies ar dedzību nākotnē. Un šāda paralīze bieži nesākās ar kādu vienu traģēdiju. Tā sākas ar nogurumu, ar gadiem uzkrātu nogurumu, viļoties sevi un citos. Nogurumu no mēģināšanas, nogurumu no vilšanās, nogurumu no cerības, ka atkal un atkal neizdodas. Un tad mēs pielāgojamies savai dzīvē ne tāpēc, ka tā ir laba, bet tāpēc, ka tā ir pazīstama. Tā ir viss, kas mums ir. Un pazīstamais vienmēr šķiet drošāks par nezināmo, pat ja tas sāp. Un te notiek lēna pārvērtība. Paralīze pārstāja būt tikai stāvoklis, tā var kļūt par cilvēku identitāti. Mēs vairs nesakām tādā brīdī, man ir problēma, mēs sākam domāt, es esmu problēma. Ārēji mēs to vēl varbūt slēpjam, bet iekšēji tā sajūta ir pārņemta. Es esmu neveiksminieks, man ir neizdevusies dzīve. Mēs vairs nesakām, es piedzīvoju stagnāciju, mēs sākam domāt, tāda ir mana dzīve. Reizēm cilvēks saka, tāds ir mans liktenis. Un dziļākā paralīze nav tad, kad cilvēks nevar kustēties, dziļākā paralīze ir tad, kad cilvēks vairs netic, ka kustība vispār ir iespējama. Jeb, kā jau sapratām, lielākā paralīze nav nespēja kustēties, tā ir nespēja gribēt. Tā ir paralīze gribā, drosmē, iztēlē, cerībā. Un tāpēc Jēzus jautājums nav par muskuļiem, nav par veselību, tas ir jautājums par gribu un cilvēku garu. Vai tu gribi kļūt vesels? Tur, kur tu esi, ar to savu nastu, ar to dzīves daļu, kurā tu tagad piedzīvo paralīzi. Kur vairs nav nekāda attīstība, kur nav kustība, kur ir tikai samierināšanās. Vai tu gribi kļūt tur vesels? Interesanti, ka Jēzus nejautā mums bieži tos jautājumus, kas vainīgs, kas tev kaiš. Viņš uzdod šo eksistenciālo jautājumu. Vai tu gribi kļūt vesels? Dziedināšana nozīmē jaunu dzīvi. Un jauna dzīve vienmēr ir vairāk vai mazāk arī riskanta. Reizēm cilvēks, piemēram, kāds atkarīgais gadiem ir bijis problēmas avots savā ģimenē. Šādi gadījumi arī ir novēroti. Ir kāds atkarīgais ģimenē.
Visi zina, kurš ir vainīgais, visi zina, ap ko griežas spriedzi. Ar šo vienu cilvēku, kurš ir neparedzams, kurš ir atkarīgs, kurš ienes daudz sāpes. Bet tad reizēm ir novērot tādu gadījumu, un diezgan bieži, ka notiek brīnums, un šis cilvēks izmainās, vai viņš piedzīvo atbrīvošanu, un tiek brīvs no šīs atkarības. Un tad nereti gadās tas dīvains. Tad, kad šis cilvēks beidzot ir dziedināts un ticis brīvs no savas atkarības, nereti gadās tā, ka ģimenē attiecības sāk sabrukt un pat reizēm notiek šķiršanās. Jo vairs nav viena vainīgā. Tad katram jāsāk sastapties ar sevi, jāuzņemas atbildība, jāmainās ir visiem. Vairs nav tikai viens vainīgais, par kuru var domāt, ja nu viņš tāds nebūtu, tad gan būtu laba dzīve. Jāmainās visiem. Vairs nav viens, kuru var visās nelaimēs vainot. Redziet, pārmaiņas var būt bīstamas nevis tāpēc, ka tās ir sliktas, bet tāpēc, ka tās izjauc pazīstamo. Un tā mēs arī mēdzam pierast pie lietām, kurām tādām nekad nebija paredzēts būt, kas nav Dieva nolūks tavai dzīvei, tavai ģimenes dzīvei, tavam veidam, kā tu skaties uz vispār realitāti. Bet pie tā var pierast. Var pierast pie paralīzes. Pat ciešanas var kļūt par mājām, pat ievainojumi var kļūt par drošības zonu. Un tāpēc, kad Jēzus jautā šo jautājumu, vai tu vēlies kļūt vesels, paralizētais atbild nevis ar jā, bet viņš sāk atbildēt ar stāstu, cik pazīstami. Kā mēs to bieži darām? Mēs jau arī attaisnojumus veidojam ar stāstiem, kurus mēs sev esam daudzreiz atkārtojuši un citiem stāstījuši. Un viņš sāk stāstīt Jēzum, kad ūdens sakustas, kāds vienmēr aiziet man pa priekšu. Lūk, tā ir tā problēma, ka kāds cits aiziet pa priekšu, viņš saka. Un, protams, mēs varētu sacīt, viņš jau saka patiesību, un tas ir sāpīgi tādā realitātē dzīvot, un tas tiešām ir viņa stāsts. Bet redziet, mēs arī bieži stāstam dažādus stāstus, lai sevi izskaidrotu. Ļoti bieži cilvēki mēdz sevi ielikt upuru tēlā un atrast visādus labus iemeslus, kāpēc citādāk jau nemaz nevar. Un redziet, tāpēc daudzi tādi dziļi domātāji kristietībā ir sacījuši, ka upuru tēls, ja mēs to uzņemamies, būtībā ir pat kā tāds dēmonisks triks no paša ļaunā, kas mums tiek izspēlēts. Jo ja tu pieņem upuru stāstu, kas no vienas puses liekas ir tik tā kā pazemojošs, smags, bet viņš var kļūt tik viegls, jo tas tev atbrīvo no tās īstās izmaiņas. Un ja mēs izveidojam stāstu un stāstam to citiem un stāstam to sev, kāpēc ir tā un kāpēc citādāk nevar notikt, tad tās ir lamats. Bet labā ziņa ir tā, ka Jēzus stāsts un Jēzus klātbūtne ir dziļāka par tavu stāstu. Jēzus, dzirdot šo viņa stāstu, Jēzus nesāk analizēt ūdens kustēšanās grafiku, viņš neiesaistās sacensībā un nedomā stratēģiju, kā tad beidzot palīdzēt šim cilvēkam nokļūt pirmajam pie tā ūdens kustēšanās, un Jēzus nepaliek arī pie šī attaisnojuma. Mēs varētu tā domāt un sacīt, ka Jēzus it kā saka un jautā, ja tu vairs nevarētu stāstīt šo savu upuru stāstu, vai tu joprojām mācētu dzīvot? Vai tu mācētu dzīvot šo stāstu un attaisnojums vairs nepieminot? Vai tu tā mācētu un vai tu tā gribētu dzīvot? Jo brīvība nozīmē atbildību un atbildība nozīmē zināmu risku. Un tāpēc šis Jēzus jautājums 38 gadus paralizētam cilvēkam, vai tu vēlies kļūt vesels, nav cietsirdība. Un šis jautājums savā būtībā nav skarbs, nav norājošs, tas ir mīlestībā pamodinošs. Vai tu gribi kļūt vesels? Jo redziet, mēs jau nebaidāmies tikai no sāpēm, mēs baidāmies arī no dzīves bez sev piemērotas reizēm izdevīgas sāpju definīcijas.
Jo tad vairs mums nebūtu aiz kā paslēpties, tad vairs nav tās vienkāršās lomas, tad vairs nav viena iemesla vai viena faktora, ko vainot savā dzīvē. Un, protams, nepārprotiet, es nesaku, ka tev nav sāpējis. Iespējams, ir sāpējis un sāp ļoti. Tāpat kā 38 gadus paralizētam pavisam noteikti bija pazīstamas lielas sāpes, gan fiziskas, gan emocionālas. Un, protams, Jēzus arī tās apzinājās un respektēja, un tāpēc jau viņš pie viņa bija apstājies. Nevis, lai viņu pazemotu un norātu, bet lai viņam palīdzētu. Bet lielais jautājums nav tikai par veselību, par fizisko veselību. Lielais jautājums ir par to, pie kā mēs nonākam, kas raksta tavas dzīves stāstu. Kas ir tava stāsta autors? Vai tu savu dzīvi un savu dzīves stāstu veido tikai ar savām traumām, kavējumiem, apgrūtinājumiem un attaisnojumiem? Vai tu atveries tam, ka tavu dzīvi var pārņemt, pārspēt, paplašināt un galu galā dziedināt tas lielais Dieva stāsts? Un tas ir Dieva nolūks pie katra cilvēka, pie katra no mums. Mūsu katra stāstam ir vērtība, tas ir unikāls. Tas veido tavu personību, tas tevi padara atšķirīgu no citiem. Bet ir kāda robeža, pie kuras nonākot Dievu priekšā, mūsu pašu stāsts kļūst pārāk ierobežots un šaurs un smacīgs. Mūsu stāsts ir veidojies no pieredzes, no atmiņām, no traumām, no interpretācijām, no uztveres traucējumiem bieži vien. Un bez Dieva dalības mūsu stāsts ātrāk vai vēlāk kļūst paredzams, garlaicīgs un atkārtojošs. Kad cilvēks sāk sacīt, ar mani tā vienmēr notiek, man nekad nesanāk, tāds cilvēks nu es esmu. Un tāpēc Dievs ienāk un pārauj šīs robežas. To mēs redzam lieldienās, uz kurām mēs ejam šajā gavēņa laikā. Lieldienās, kur pasaules sacīja nāvei pieder pēdējais vārds, atnāk Dievs un saka, tā gan nav. Dzīvībai pieder pēdējais vārds. Nāve ir durvis, ir ceļš uz jaunu dzīvi, uz mūžīgu dzīvi, nomirt sev, lai augšām celtos. Tās nav beigas, tas ir sākums. Augšām celšanās ir brīdis, kad Dieva stāsts pārauj cilvēku stāstu robežas. Un Jēzus jautājums nozīmē arī šo, vai tu esi gatavs ielikt savu dzīvi Dieva stāstā? Vai tu esi gatavs atvērt savu dzīvi, ka tavu sašaurināto stāstu paplašina Dieva stāsts? Kā tas ir paredzēts būt, ko arī Bībele saka, Dievs arī mūžību ir licis tavā sirdī. Kamēr tavu stāstu nepaplašina Dieva stāsts, tas ir garlaicīgs, šaurs stāsts, kuram tu neesi bijis paredzēts. Jo Dievs tevi radījis pēc sava tēla un līdzības. Tas tevi dara par cilvēku. Tikai tas jau tevi dara par cilvēku. Vai tu esi gatavs ielikt savu stāstu, atvērt savu dzīvi Dieva stāstam? Nevis tikai lūgt, lai Dievs svētī tavu stāstu, tavas domas, tavu gaumi, tavus uzskats, bet ļauj, lai viņš kļūst par to, kurš maina tava stāsta saturu un struktūru un galu galā iznākumu. Un te gavēņa laikā mēs mācāmies atteikties no daudz kā liek, lai spētu atteikties arī no attaisnojumiem, lietot attaisnojumus. Un jautājums tāpēc ir, stāvot šī stāsta priekšā, vai tu izvēlēsies palikt savā gandrīz pasaulē, kur gandrīz viss notiek, kā pie Betesdas dīķa, vai tu atvērsies stāstam, kur raksta Dievs? Un tad Jēzus saka, celies, vienkārši, tieši, bez paskaidrojumiem. Celies, ņem savu gultu un staigā. Un te ir noslēpums. Brīnums sākas ar kustību, nevis ar pilnu pārliecību. Lielākā paralīze nav nespēja kustēties, tā ir nespēja gribēt.
Mēs gaidām, ka vispirms nāks gatavība, tā mēs parasti domājam, ka vispirms mazināsies bailes, vispirms sakārtosies apstākļi, vispirms man pazudīs visas šaubas, vispirms man būs stipra ticība, vispirms tiks neutralizēti visi mani pretargumenti Dievu priekšā. Un tad, ja tas viss notiks, tad es būšu tāds ticīgs, baznīcas cilvēks. Bet laiks nepienāk, laiks paiet. Un Jēzus tāpēc nelūdz un negaida no tevis pilnu gatavību. Viņš aicina uz kustību. Jo redziet, var radīties, ka spēks nenāk pirms soļa. Spēks nenāk pirms piecelšanās. Var radīties tā, ka spēks parādās pirmajā solī. Kas spēks parādās tad, kad tu piecelies, tad, kad tu mēģini piecelties. Varbūt pārliecība nenāk pirms uzticēšanās, varbūt pārliecība dzimst procesā, varbūt drosme nav nosacījums, varbūt drosme ir auglis. Tāpēc, ja Jēzus šodien neprasa no tevis visu, viņš prasa, piedāvā, dara iespējamu vienu kustību, vienu soli, vienu izvēli, vienu godīgu sarunu ar kādu vai pašam ar sevi vai ar Dievu, vienu atteikšanos no attaisnojuma, vienu iespējams klusu jā. Jo lielākā ticības drāma bieži nav šaubas, tā ir atlikšana. To mums saka un rāda šis stāsts. Nevis es neticu, ir lielākā bēda, bet kad cilvēks saka vēlāk. Un ja es godīgs šo aicinājumu celies, ņem savu gultu un staigā, tu jau dzirdi kādu labu laiku. Noslēgumā stāsts par paralizēto pie Betesdas ir arī par mums, par mūsu atliktajām izvēlēm, par mūsu stāstiem, kas kļuvuši par robežām, par mūsu gandrīz dzīvi, kas kļūst mums par mājām. Un tāpēc Jēzus joprojām stāv nevis pie ūdens, kas reizēm sakusts, bet Jēzus stāv pie cilvēka, arī pie tevis. Un viņš joprojām jautā. Jautājumu, kur nedrīkst atbildēt pārāk ātri. Vai tu gribi kļūt vesels? Jo dziedināšana nav tikai par ķermeni, tā ir par tavu identitāti, par brīvību. Par dzīvi, kas vairs nav definēta tikai ar pagātni. Un tāpēc šis ceļš mūs ved uz lieldienām, kurā mēs tuvojamies ar katru nedēļu, kur Dievs saka, šeit viss nebeidzas, bet mūžīgā dzīve tikai sākās. Un ejot uz šo lieldienu noslēpumu, Dievs neprasa no mums lielus solījumus, perfektu ticību un neprasa arī pilnīgu pārliecību, bet viņš gaida vienu patiesu jā. Nestāst man vairs savus attaisnojumus, bet ja tu esi gatavs atbildēt to jautājumu, tad pasaki Dievam, jā, es gribu kustēties, es gribu uzticēties, es gribu iziet no savas paralīzes, es gribu dzīvot plašākā stāstā nekā tikai manējais. Un tieši tur sākas brīnums. Āmen. Lūgsim Dievu. Kungs, tu redzi mūsu varēšanu un nevarēšanu, tu redzi mūsu paralīzes, redzamās un neredzamās. Tu redzi mūsu stāstus, kur kļuvuši par robežām, kas mūs pašus iesloga. Tu redzi mūsu bailes no kustības un mūsu gaidīšanu uz kādu gatavību. Un tomēr tu joprojām nāc pie mums un tu joprojām uzdod šo jautājumu un tu joprojām aicini. Vai tu gribi būt vesels? Tāpēc mēs lūdzam dod mums drosmi uzticēties tavai balsī vairāk nekā savām bailēm. Dod mums spēju kustēties pat, kad jūtamies vāji. Dod mums sirdi, kas atsaucas pat, kad nav pārliecības. Kungs, cel mūs no paralīzes, ieved mūs savā stāstā, kurā mēs esam paredzēti atrasties un dzīvot un atrast savu piepildījumu un dzīves skaistumu. Piedod mums mūsu grēkus.
esi mūsu glābējs un kungs, māc mums dzīvot brīvībā, ko tikai tu dāvā. Āmen.